attīsties, iepeldīt dziļumā. Nebija vēl līdz galam iepazīta patiesība, un tā kā es visu mūžu esmu meklējusi tieši patiesību, jo cilvēki ir apkārt, daudzi, kā saka, ar visādām problēmām, slimībām, nelaimēm. Es domāju, kaut kur ir tā mana niša, kurā es varētu palīdzēt, tā skaitā ar savā ģimenei, tīpaši savai meitai. Es jau ilgāku laiku biju domājis, ka es gribu studēt, vairāk apgūt kaut ko, kas ir saistīts ar teoloģiju. Un tad man likās, ka es gribu tieši, ka es saprastu vairāk, kas ir baznīca un to baznīcas mācību. Un es mēģināju pati kaut ko lasīt, bet man vienalga bija ļoti daudz neatbildētu jautājumu, un visi mani centieni vienmēr beidzās ar vēl vairāk jautājumiem. Un tāpēc es domāju, ka es gribu studēt to. Mēs mācam to, ko esam saņēmuši no baznīcas. Mēs faktiski nododam tālāk to ticības pērli, kas gadu tūkstošu garumā ir tikusi nodota no paudzes uz paudzi. Bet mēs esam aicināti to izlaist caur mūsu prātu, caur mūsu sirdi un pašam atbildēt uz to vēsti un piedzīvot Dievu savā dzīvē. Un pēc tam, tad, kad mēs mācam, tad mēs dalāmies no mūsu sirds pārpilnības. Vai arī vismaz, ja nav pārpilnība, tad kaut vai ir tās kripatas, bet tās kripatas tā kā evaņģēlija līdzībā, kur var būt 5 maizes un 2 zivis un var pabarot 5000 vai 3000 cilvēku. Saknis un mīlestība, saknis un mīlestība, tas ir visstiprākās vietas, tas visu saistā, sapnis, mans dārgākais mantojums, kas apvieno cilvēku un Dievu, kas apvieno pasauli un baznīcu, kas apvieno dabu un žēlastību. Katoliskais et, kas spēj apvienot tur, kur Sātans noņem šo et. Kāds ir virzīt spēks? Tā ir Dieva mīlestība. Kā institūts turpinās savu darbu, īstenojot harizmu, pamatlīdzīgu harizmu. Tad veidojot intelektuālā kopienu, kas rosina sabiedrību uz domāt, sniedz atbildes, tiešām mudina arī uzdot sev daudzus jautājumus. Tā ir, protams, arī lūkšana kopiena. Ka tā faktiski ir laime, jo bērni ir ļoti atvērti. Un ja mēs bērniem pūlojamies ar mīlestību, arī saņemam no viņiem to 10-kārtīgi. Tā kā paldies par šo stipro diplomu, kas mums tagad ir, jo mēs varam strādāt skolā. Mēs studējam abi Lutera akadēmijā dažādos kursos. Es esmu tikai ciemos un Kaspars lasīs referātu. Otrā kursā, viņa ir pirmā kursā. Mēs pieaugam savā lūkšana pieredzē, kad mēs pieaugam mīlestības darbos, kad mēs pieaugam savā atziņā. Pirms varam baudīt mūžīgo svētlaimi kopā ar Dievu debesīs, mūsu ticībai jātiek šķīstītai un darītai stiprai un paļāvīgai. Daudz informācijas, kura gan
tāpat kā nauda nāk un iet, bet tie cilvēki, kuri ir iepazīti un tā patiesība, kura varbūt atstāja kaut kādu nospiedumu katrā cilvēkā ilgākā laika posmā, tā tik ātri nepazūd. Es tā pieņemu, ka tas ir tas lielākais iegūms. Es ceru, ka es formējos par tādu sabiedrībai noderīgāku cilvēku. Jūtos vispār pati tāda harmoniskāka un laimīgāka, tāpēc, ka man tas ļoti palīdz saprast to manu vietu pasaulē un lomu un jēgu tam visam. Izglītojas ne tikai prāts, bet arī sirds. Nebīsties, iepeldi dziļumā.